Nu, čau, šeit Ikar Film Productions, un šodien mēs mēģināsim iznīcināt bunžus. Nu, tā tad viss ir pavisam vienkārši. Man tur ir sagatavoti dažādi ieroči. Nu, labi, tie nav sevišķi ieroči, un daži ir, bet šodien es tos saukšu par ieročiem. Tur man ir kolas bunžs, šo parādīšu. Kā jūs redzat, šeit man ir tā diezgan vienkārši. Te mūsu filmēs GoPro palēninājumā. Kā šis telefons ar filmēs palēninājumā, es telefonu filmē. Kā saka, atliek šaut pa bunžām, vai ne? Skatāmies. Nu ko, es domāju, nav ko bremzēt, kā es parasti saku. Šausim pa bunžām. Un kā pirmo ieroci es izmantošu šo paštaisīto koka zobenu, kuru es izgatavoju kādu laiciņu atpakaļ. Kā jūs redzat, viņš jau viss ir sarkans, ja, tā kā es daudzās cīņās viņu izmantoju. Tāpēc, nu, skatāmies, kā viņam veiksies pret kolas bunžu. Nu ko, pirmā bunža, pilna ar ūdeni, pret šo koka zobenu. Skatāmies! Labs. Un kā jau jūs redzat, no bunžas nekas sevišķi nav palicis pāri, ja? Ņemam nākamo ieroci. Kā jūs redzat, strādā, bunžas var kārtīgi sadaudzīt. Nu ko, kā nākamo ieroci mēs izmantosim šo. Es pat īsti nezinu, kas tāds ir, bet, nu, izskatījās forši. Kaut kāds, nezinu, kapļa gals. Oda, fu, prom. Kaut kāds kapļa gals, ja es nezinu, kas tāds ir, bet metāla uzgals, tā kā būs forši. Skatāmies. Vēlreiz 3, 2, 1. Nu ko, izskatās, ka šitā bunža beigus darbu. Visi plakani un, jā. Tā labi, mēs jau netaisamies pēc tā kapļa padoties, bet kaplim tiešām labi gāja. Man nošļakstot, bet citādi nekāda vaina. Nākamais, varbūt jau uzminējāt, lāpsta. Kā jūs redzat, mums ir īsta latviešu lāpsta pret šo burvīgo kolas laima garšas bunžiņu. Nu, nav bunžai laima garša, bet tāpat aiziet. Šādi, ja? Gatavi? 3, 2, 1. Tad šādi izskatās bunža pret lāpstu. Kā pēdējais šīs dienas ierocis, kurš ir ar metāla galu un koka kātu, tas ir cirvis. Pagad vēl nē. 3, 2, 1. Kā jau es jums teicu, pāriesim pie kaut kā vairāk gaisu mīļošiem ieročiem, tāpēc pirmais, ar ko mēs
šausim, ja. Šī ir gaisene, jeb gaisa pistole. Un šausim mēs šodien ar Cobra firmas 4,5 mm skrotīm. Ja. Filmējam un skatāmies. 3, 2, 1. Jāizdara vienu taisnīgu lietu ar šo buņģu. Skatāmies. Loks un bulta. Šīs abas buņģis ir uzdurts uz iesma, tātad šis ir arī loks un bulta, un šo sauc par arbaletu, kā jūs redzat. Tā, man jums vēl ir pēdējais pārsteigums. Šodien, kā jūs redzat, ja jums garšo pringļi, tā jums garšos arī mēģinājums iznīcināt, bet es izdomāju, vēl pēdējo reizi, tomēr es paņemšu šo cirvi, man iepatikās. Es izdomāju, labāk zobens, zobens bija pirmais. Kā jau jūs redzat, šodien mums gāja diezgan raibi. Bija gan mazāk, gan arī pavisam bojāts kols buņģis, ja. Nu ko, tā mums te šodien gāja gan slapji, kā jūs redzat, nedaudz slapji un dubļaini, gan arī netik slapji, bet es domāju, ka galvenais bija, ka mēs iztestējām šos gan ikdienas priekšmets, gan arī ieročus, tā kā, man liekas, gāja jautri. Paldies, skatījāties! Tiekamies nākamajā video. Ātā!